Sveiki, draugi! Prieks jūs atkal satikt, cik forši būt dabā kopā ar jums. Un paldies, ka skaties mūsu GPS Pro YouTube outdoor kanālu. Šodien skatīsimies jaunumus no ražotāja Pixra. Skatīsimies ļoti jaudīgus sensorus, lielās lēcas. Pixrai jauns termālais monokulārs, Sirius HD sērija ar lielo sensoru 1280 x 1024. Par visu pēc kārtas, iekārtojies ērtāk un ceru, ka tev patiks. Pirms mēs sākam apskatu par lielajiem Sirius HD sērijas termāliem monokulāriem ar lielajiem sensoriem, es gribētu iziet sākumā kopā ar jums cauri visai sensoru, var teikt tā, vēsturei. Es arī mēģināšu savu personisko pieredzi pastāstīt, jo vismaz man tā ir sanāca dzīvē, kad es jau termālās ierīces lietoju ļoti sen. Un praktiski jau no pirmās pieejamās ierīces Latvijā, kas, vidējā mēroga medniekam bija pieejama, es esmu jau sācis lietot jau ļoti sen atpakaļ. Tādēļ arī es jūs gribētu varbūt mazliet iepazīstināt ar sensoru pakāpēm, kāds lēcas diametrs, pēc kuru attiecīgi sensori ir piemērotākais, un iziesim tam visam cauri. Es ceru, ka tev tas būs noderīgi. Uzskaitot sensoru klases, es gribētu ieteikt tā, ka medniekiem to mazliet iemācīties kā tādu kā ABC variantu, kad, ja jūs plānojat kādu termālo ierīci, nav svarīgi uzlika, tēmēklis vai monokulārs, tad vienkārši ņemt vērā šos parametrus. Tātad pirmais sensors 256, pats zemākais savā klasē. Ja es būšu precīzs, tad ir arī 160, bet par to mēs nerunāsim, jo tas jau ir tāda kā aizvēsturs. Tātad 256, 384, 640 līdz šim augstākā klase, bet visi iet uz priekšu, viss attīstās, un tātad 1280. Ir pa starpam varbūt vēl kāds sensors, bet mēs runājam tieši par Pixras izmēriem, ko piedāvā ražotājs Pixra. Un tātad ķeramies klāt 256. sensors. Ļoti sen jau ir zināms un populārs. Pašlaik es viņu ierindotu savā subjektīvā skatā pie budžeta klases sensoriem. Ja? Tātad sensors ir salīdzinoši neliels. Attēls ir, pietiekami graudains. Parasti, ja mēs skatāmies lēcu, tad tās visas ir mikrolēcas. Kas ir mikrolēca? Tas ir tas, kā es to saucu. Kā jau teicu, es saku tikai savu personisko pieredzi, bet šīs lēcas ir tiešām maziņas. Viņas var sākties no tiešām niecīga diametra. To pat nevarētu nosaukt par lēcu, tādēļ attiecīgi, jo sensors ir mazāks, jo arī lēcas diametrs ir mazāks. Tātad šajā gadījumā tas būs 10 mm. Pixrai ir tāda forša sērija Mile 2, ļoti maziņi kompakti. Tādēļ, kad mednieks izvēlās, termo iekārtu, arī šādu, protams, var izvēlēties. Funkcija šī te kamera ar 258 sensoru un 10 mm lēcu savu funkciju izpildīs, bet tas attēls būs pietiekami graudains. Zvēru uztvers aptuveni 400 metros, un ja tā kopēji ņem, tad termo iekārtē nav tāda absolūta robeža, kur viņa beidz rādīt. Tas viss ir atkarīgs no ķermeņa siltuma lieluma. Bet tādā mednieka izpratnē, ja es uzkāpu tepat medību tornī, aptuveni 400 metros es varu ar viņu strādāt. Es varu detektēt jebkuru siltumu. Protams, ja tas būs briedis, jo tālāk viņš ir, jo viņš būs švakāk pamanāms, tas izgaismojums, ko jūs redzēsiet, tas siltais pleķis būs aizvien mazāks un graudaināks, jo tas zvērs, protams, ir tuvāk, jo viņš mazliet detalizētāks paliek. Bet 256. sensors ir stabila budžeta klase manā skatā. Protams, ja medniekam budžets ir ierobežots, tad jūs droši viņu varat iegādāties. Ja? Tātad 256. sensoram parasti lēca iet no 0,7 līdz 25 mm, ne vairāk. Jo vienkārši lielāku lēcu nav jēga tādā salīdzinoši mazā sensorā ar zemu izšķirtspēju likt iekšā. Tādēļ arī cena ir ļoti, zema. Mūsu veikalā šās te Pixra Mile aptuveni sākās ap 480–490 eiro. Un kā jau teicu medniekiem, kuriem šis budžets ir ierobežots, ja es medīju līdz 200 metriem, pieņemsim tumsā, no paaugstinājuma, tad šādu te budžeta klasi var lietot, un viņa strādās ļoti labi. Un kas ir ļoti zīmīgi, kad, lai kā arī nebūtu, kad ir, protams, arī jaudīgāki sensori, jaudīgākas iekārtas, bieži vien mednieks iegādājas tieši Pixra Mile 2 budžeta klases sērijas šādu te termomonoklu. Jo vienkārši šī cena ir ļoti pieejama. Mazliet lielāka lēca, protams, mazliet arī cena ceļās. Bet arī tā pati kvalitāte uz to pašu 258 sensoru arī mazliet ceļās. Tā kā
Ja šeit lēts ir 10, tad nākamais modelis jau ir ar 15 lēcu un tā tālāk. Tā kā tas būtu tik tālu par 258 sensoru. Tālāk visiem ļoti populārais un zināmais ir 384. sensors. Tas jau ir ar daudz augstāku attēlu izšķirtspējas kvalitāti. Lēca, kurā parasti to ieliek, sākās kaut kur no 19 mm līdz 35. Atsevišķiem tēmēkļiem un monokļiem pat varbūt arī 50. lēca. Bet cipars, ko jūs maksājat par 384. sensoru, ir visai demokrātisks. Aptuveni tā cena svārstās ap 1000 eiro. Protams, jāskatās, vai nav iebūvēts lāzera tālmērs, kā šajā ARC sērijas monokulārā, jo tas viss uzreiz arī, kā saka, termokamera paliek ne tikai, teiksim, jaudīgāk ieliekot lielāku lēcu, bet arī, ja tur ir iebūvēts jau lāzera tālmērs, tad tā vērtība vienkārši ceļās un cena ir lielāka. Standartā 384. sensors vidēji svārstās no 25. lēcas līdz 35. Kā jau teicu, atsevišķos gadījumos varbūt tēmēkļos arī 50. Un šāds te, kā jau es teicu, Pixra ARC, šeit man ir rokās ar lāzeru tālmēru, tas cipars ir jau 5400 eiro, mazliet pat pāri. Bet klasiski manā skatā 384. sensors sev vislabāk parāda pie 35. lēcas. Šīs attēls nav ne pārāk saspiests, ne arī pārāk izplēsts. Un, protams, jo lielāka lēca, jo termomonokls vai termālā iekārta ir vērtīgāka. Arī skatoties, teiksim, uz attālumu 50. 35. lēca, tomēr jums dod lielāku starta fokusu, teiksim, šis te zvēršums tā kā starta pozīcijā jau ir mazliet tuvāk un arī detalizētāk. Atklāšanas moments 384. sensoram ar 35. lēcu būs jau stabils kilometrs. Ja jūs, teiksim, uzkāpjat turnī, jūs jau ne jau kā vairs ar 258 redzat aptuveni līdz 400 metriem, tur jau jūs redzēsiet panorāmu, laidīsiet jau stabils kilometrus pat pāri, ja tā būs pat lielāka lēca. Tā kā viņš ir pagaidām manā skatā un mūsu veikalā 384. sensors ir vispieprasītākais dēļ cenas un kvalitātes savienojumības ziņā. Un Pixrai jau šīs cenas tiešām ir maksimāli demokrātiskas, tā kā tur mēs arī atsevišķi par cenām varēsim parunāt tieši konkrēti par Pixru. Jā, tik tālu par 384. sensoru. Lēnām nonākam līdz nākamajai pakāpei, kas līdz šim tika uzskatīta kā visaugstākā, bet tā nebūtu vairs nav. 640. sensors reiz 512. Ļoti populārs, vairāk mednieki tomēr viņu izvēlās šo sensoru ņemt tēmēklī, jo medniekam ir tāds uzskats, daļēji piekrīt tam, kad ar tēmēkli tiek pieņemts gala lēmums. Ja, tātad šī attēla kvalitātei jābūt uz maksimumu labai. Bet tas ir arī ļoti subjektīvi. Protams, ja medniekam budžets atļauj iegādāties gan monokli ar 640. sensoru un arī tēmēkli ar 640. sensoru, tas ir tikai labi. Jo jūs redzēsiet gan vienā ļoti detalizēti, gan arī tēmēklī detalizēti. Ja budžets ir ierobežots, noteikti varat ņemt arī 384. sensoru kā monokulāra, ko vienkārši piefiksēt. Un tad, kad jau jūs ņemat termālo tēmēkli, tas jau jums ir tā kā gala lēmums un jūs redzat jau detalizētāk. Bet vairāk tieši par 640. Lēca parasti 640 ir 50 mm. Ir arī redzēts, ka, protams, dēļ kompaktuma vai kā, arī ierīces ir ar 35. lēcu. Tas arī īstenībā es tādās esmu skatījies, man patīk tieši monokļos, ja, jo dēļ tā, kad šis te monoklis vienkārši ir kompaktāks. Varbūt tas attēls ir mazliet saspiestāks 640. sensoram uz 35. lēcu, bet viņš ir ļoti kvalitatīvs dēļ tā. Un tas nenozīmē, ka uz 50. lēcu šis te attēls ir labāks vai sliktāks. Nē, tā attēla kvalitāte ir līdzīga. Vienīgais, kad, protams, kā mēs visi zinām, 35. lēca ir mazāka, tā tad arī tas starta palielinājums būs mazāks. 50. lēcē viņš uzreiz ir jau ar lielāku fokusu attālumu. Tā kā tas ir tik tālu. Protams, ir arī ierīces redzētas jau ar 60. lēcu. Un, kā jau mēs drīzumā aiziesim, līdz lielajam Pixra Sirius HD termālajam monokulāram ar 70. lēcu. Tā kā tik tālu par 640. Protams, par to var ļoti daudz plaši runāt un stāstīt, kurš kam ir piemērotāks, bet, teiksim, arī ja mēs skatāmies šo 640. sensoru, tad tas dod
ne tikai arī uz attālumu, teiksim, lielā lēca, ja, teiksim, pieaug šis patīkamais skats, ko jūs redzat, jā, tad viss paliek detalizētāks, bet arī ļoti tuvā distancē, uz 100 metriem, teiksim, skatoties ar to pašu 50. lēcu, jūs daudz labāk redzēsiet šo vispār šo bildi, teiksim, pašu zvēru noteikti, un jau arī zvēra ragus. Zvēra ragi un tas viss, tas ir atsevišķa tēma, tas ir, teiksim, pašu sensoru jūtības pakāpe, ja, bet, ja mēs runājam par Pixru, par visiem šiem modeļiem, tad budžeta klasē šī mikrokelvinu daudzums būs lielāks, ja, tātad šis monokls būs mazāk jūtīgs, jo šis tēmeklis, monokls vai uzlika paliek dārgāks, jaunāks, jo arī šīs mikrokelvinu pakāpe ir zemāka, tātad sensors paliek jūtīgāks. Šeit pārsvarā 384. sensoram, 640. lieliem 1280. visiem ir 18 mikrokelvini. Tā kā tas ir ļoti labs rādītājs, tas nozīmē, ka arī sliktā laikā, to jau es arī citos apskatos nebeidzu stāstīt un arī veikalā saviem klientiem, kad šis zvērs tas ir viens. Zvēram ir pie 40 grādiem, viņš ir ļoti skaidri redzams, arī zemākas klases termokamerā. Iet runa tieši par ragiem. Ragi ir augsti, mednieks grib redzēt trofeju, lai kā tur nebūtu, tas ir lielākajai daļai medniekiem tas interesē. Otrs svarīgais aspekts ir lodes trajektorija. Cik ir daudz redzami krūmi, teiksim, medījums jums stāv mazliet krūmos, un jums ir jāsaprot, vai šī trajektorija ir droša ar krūmiem, vai jūs varat raidīt šāvienu. Jo augstāks sensors, jo jūtīgāks sensors, jo šis attāls ir labāk saprotams, arī lodes trajektorijas ziņā. Bet tas ir katra mednieka sirdsapziņā, kā izvēlēties un cik tālu šaut, un vai vispār krūmos vajag šaut. Tā kā tas ir tik tālu par visiem sensoriem, un tagad noejam tad jau līdz pašam galvenajam. Tātad lielie Sirius modeļi, HD sērija, ar lieliem 1280 sensoriem. Šeit man ir paņemtas līdzās divas ierīces. Vienai ierīcei ir 50. lēca, Sirius HD SA50 modelis ar 50. lēcu. Īstenībā ļoti jaudīgs, tiešām superīgs attēls. Un otrs modelis man ir Sirius HD 70D. Tas D nozīmē duālā lēca. Tātad ir šeit mums svira, ar kuru mēs pārgriežam 35. lēcu un 70. lēcu. Modelis tiešām šis ir nenormāli jaudīgs. Es tikko biju mežā, kārtīgi pavadīju nakti, safilmēju visu, ko varēju. Iznāca arī brieži, iznāca meža cūkas. Bija arī, starp citu, veiksmīgas medības. Bet par pašu modeli un vispār kvalitāti HD sērijai, pirmkārt jau uzreiz, kad tu paņem rokās, tu saproti, ka tā ir nopietna ierīce. Tur lēca parasti šādam 1280 sensoram būs 50 mm. Jo tiešām šī attēla kvalitāte ir tiešām tik detalizēta, tik fantastiska, un tad, kad tu jau viņā sāc skatīties, kad tu paņem kaut ko jau no tā visa cita, ir tā sajūta, ka visu laiku tā kā pielips, vienkārši skaties un tiešām saproti, ka, acīm redzot, tā ir nākotne, kā saka, termālo ierīču sensoru pakāpes ziņā. Šis sensors paliek aizvien, teiksim, populārāks un populārāks. Protams, cena pagaidām, ko mēs maksājam, ir pret citiem sensoriem, protams, ir augstāka, bet arī saņemam augstāku kvalitāti. Es skatījos, kā jūs video redzat, teiksim, te bija tā 3 briežu bullēni. Attālums, ko es biju nomērījis jau pirms tam ar savu termo ierīci, kas man bija uz tēmekļa, bija 150 metri. Un iznāca jauns bullēns un špīzers saucamais, ar stieņveidu ragiem. Un es šos ragus stabili redzēju. Protams, ārā bija anticiklons, bija labs laiks. Tātad, jo labāks laiks, jo termokamera labāk uztais šo attēlu. Bet, ja es salīdzinu ar 640 sensoru, kurš man stāv uz mana medību ieroča, teiksim, ar kuru es visu laiku medīju, neteiksim, ka tā atšķirība bija krasi liela, bet tomēr 1280 sensorā ir šī kvalitāte ir augusi un attēls ir tiešām patīkamāks. Ja mēs skatāmies, teiksim, Sirius HD SA modeli 50, tas ir klasiskais ar 50. lēcu, ar superīgu attēlu, par pašu korpusu. Kā jau visiem Sirius premium klases monokļiem ir nomaināms akumulators šeit no sāniņa. 3 vadības pogas, ļoti elementāri lietojams. Protams, ieraksts, dažādas krāsu paletes. Tas jau kā jau visos Sirius premium klases monokulāros
Arī te ir C-types, varat uzlādēt. Ja mēs skatāmies jau SA modeli 70D, tātad ar duālo, viņš ir, protams, masīvāks, bet kur es uzreiz duālajā redzu plusu, kad ir 35. lēca un ir 70. lēca. Protams, no lieliem torņiem, kā es medīju uz lieliem attālumiem, es tikai izmantoju lielo lēcu, tātad 70. Panorāma tiešām, ko jūs redzat, ražotājs norādījis, teiksim, mērķa atklāšana ir pat virs 3 km, 3,6. Nu, es teiktu, ka 3 km noteikti, atkal es tādā mednieka izpratnē, teiksim, briežu bars, kilometrs 2, 2,5, tiešām, ja viņš tur ir iznācis mežmalā kaut kur tālumā ganās, nu, viņš ir redzams. Protams, ne jau visiem medniekiem ir tādi lauki, teiksim, kur vajag tos 3 km, bet standartā, tā kā šeit es savās platībās, nu man te ir, teiksim, te patie medību lauki, kilometrs pusotrs tāda vidējā distance, kur es vienkārši vēlos vakarā pavērot panorāmu. Tur iznāk briežu bariņš, tur buks staigā, tur tās. Tātad tas ir no torņiem ar 70. lēcu. Es redzu gan ragus, gan visu, teiksim tā, par ragiem, ja runājot lielajā sensorā, 18 mikrokelvinu jūtība. Bez problēmām es atpazinu špīzeri 150 metros. Bija arī buks, kas būs arī video redzams. Būciņš jauns, ar ļoti smalkiem tieviem ragiem. Parasti ar 640 to buku ieraudzīt, nu, ja viņš tiešām ir tuvu 50-70 metros, varbūt, ka tos ragus var ieraudzīt. Bet es saskatīju šeit ar tālmēru arī nomērīju buku, bija kaut kas virs 90 metriem, un es diezgan brīvi redzēju jauna buciņa ragus. Ja, tas ir ļoti labs rādītājs. Es biju tiešām pārsteigts, kad uzreiz tas pirmais iznāk stīrnes, skatos tā, kāza vai jāzas, un es tiešām redzu, kad ir tādas foršas ēnas, un video tas ir redzams, kad šis te āzīts ir ar ragiem, un tas man tiešām uzreiz atvieglo, kā saka, nu, saprašanu, kad tālākais jau ir jūsu pašu ziņā, ko medīt un kā izvērtēt un tā tālāk, bet tas, ka tas fakts bija noticis, kad es to redzēju, es tiešām biju patīkami pārsteigts. Tālāk, ja mēs skāpjam no torņa zemē, mēs braucam ar mašīnu, vai arī mēs kaut kur ejam pa mežu, vai vienmēr sakot, gribam redzēt tuvā distancē bez šī te lielā starta pietuvinājuma. Mēs uzreiz pārgriežam šo te sviru uz 35. lēcu. Sanāk 1280 sensors, tiek saspiests 35. lēcā. Un tas starta attālums ir aptuveni 1:1, ko es redzu ar aci un ko es redzu ar šo te monoklu. Tātad, ja es braucu ar mašīnu vai es gribu vienkārši medīt ļoti tuvās distancēs, man šīs te redzes leņķis paplašinās, es teiktu, ka diezgan jūtami. Un arī šīs te saprotamais attālums līdz zvēram, kurā es skatos ar monoklu, man viņš ir praktiski 1:1. Tātad, ja es braucu no mašīnas, skatos pa logu vienkārši izcirtumā 100 metros, noteikti iesaku uzreiz pārgriezt 35. lēcu, jo vienkārši būs ērtāk. Tas ir fakts, un nu, katrā ziņā mednieks jau var, protams, arī lietot 35. universāli, gan arī uz lieliem attālumiem un arī tūmā, bet, ja es runāju, jā, par citiem modeļiem. Bet šajā gadījumā, ja ir duālais, tad tas noteikti ir tādā veidā arī jāizmanto. Tādā veidā arī tas jāpielieto. Jā, un tad es vienkārši turpināju savu ceļu, kā saka, līdz medību bāzē. Es vienkārši paskatos pa logu, paskatos populācijas, kas ar zvēriem mežā, kas skatījos alnis bija izcirtumā ar telēnu iznākuši. Vienkārši forši pastīties. Jā, un tad 35. lēca man bija baigi patīkami, kā saka, kad es varu pārmainīt šo te fokusu attālumu. Tā kā tik tālu par lielajiem Siriusiem, un, protams, neaizmirsti, ka pie mums GPS Pro veikalā Jaunmoka ielā 26, ja tu atnāks ciemos, es tev noteikti iedošu uz testu un iesaku atnākt piekdienā. Tad šos te modeļus, ja, protams, kāds tev nebūs paņēmis, iepriekš, protams, pazvani, sarunāsim visu. Iedošu tev uz testu uz brīvdienām, aizbrauc pie sevis uz platībām, paskaties, plusi, mīnus, patīk, nepatīk. Paskaties, kāds arī tev, protams, budžets, jā, jo no vienas puses 1000 sensori, viņi ir dārgāk nekā tie visi līdz šim zināmie. Bet toties arī tā ir kvalitāte, un tas ir arī tas, baudas moments, ko mednieks piedzīvo savās medību gaitās, tā kā izmanto noteikti, nāc piekdienā, iedošu uz testu. Ko visbeidzot kopsavilkumā par visiem sensoriem un visu pārējo. Tātad 256. sensors manā skatā mazliet budžetnieks. Protams, uzreiz skatāmies lēcas diametru, jo viņš būs lielāks, jo arī mazliet tas attālums būs kvalitatīvāks. Attālums, ko noteiks
šī te kamera līdz mērķim arī mazliet pieaugs, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Te mums ir mikrolēca, uzreiz, ja iegādājaties termo iekārtu, attaisiet uzreiz vaļā vāciņu, paskatieties, vai arī pārdevējiem pavaicājiet, kāda ir lēca, kāds ir diametrs. Tikko jūs redzat, ka tā ir maziņa, tātad visticamāk tā būs budžeta klase un tur būs iekšā mazais sensoriņš. Tikko lēca paliek mazliet lielāka, tā kameras vērtība arī pieaug. Šeit ir 25 mm, tātad visticamāk, ka tur būs 384. sensors, bet to vajag uzreiz pārdevējiem pavaicāt. Tālāk, ja mēs ejam jau tad 640. visiem zināmais, tātad, kā jau iepriekš teicu, ja jūsu līdzekļi atļauj jaudīgāku, teiksim, pašu lēcas diametru lielāku un sensoru lielumu izmēru, tomēr vajadzētu izvēlēties tēmēklī. Tas ir manā subjektīvā skatā, bet tomēr tēmēklis ir gala lēmums un tas resurs, kas jums ir ar līdzekļiem pieejams, tomēr labāk ieguldīt, tad ir tēmēklī. Protams, ja jums atļauj, kā saka, iespējas, tad ņemiet visu. Tā ir tiešām arī saku pa maksimumu, cik jūs varat atļauties, jo protams, vienā ziņā varbūt man kāds oponēs, kad es jau tik bieži nebraucu un man tas tik ļoti nav vajadzīgs. Es labāk aizbraucu ar bērniem un ar sievu uz Turciju atpūsties. Visu cieņa, pareizi tu domā, un tā arī ir jādara. Jādara tā, kā tu to uzskati, cik tas tavā skatā viss ir vērtīgs un cik tu to daudz lietos, cik tu bieži brauks uz medībām, vai tev sieva gal galā atbalsta tevi ar tādiem pirkumiem. Tā kā, jā, un 640. Nu jau vairs nav visjaudīgākais, bet tas ir tāds superīgs, foršs, ļoti kvalitatīvs sensors, jā, kuru ņemat tēmēklī, varat arī monoklī. No otras puses arī paradoks, ja, kad monokli jūs biežāk lietosiet nekā tēmēkli. Tēmēklis būs tikai gala šāviens. Tātad raidīsiet iespējams šāvienu. Monoklī skatīsieties ilgāk, tā kā no otras puses atkal varbūt, kad monoklī vajag 640 to sensoru. Bet atkal, ja jūs veicat šāvienu un neiesiet jau ar zemāku sensoru, nu, tas ir jūsu ziņā, to jūs paši skatāties. Un, protams, arī lielie jaudīgie sensori, 1280, kas tagad ienāk strauji Latvijā, arī redzat Pixra piedāvā šādus jau monokļus un drīzumā būs arī pieejami tēmēkļi. Tā kā paldies, ka sekoja līdzi, sanāca man kā sanāca, cerams, ka tev patika. Centos izstāstīt vairāk savu subjektīvo viedokli, jo es esmu lietojis visus šos sensorus, izgājis visam tam cauri un sapratis to, nu, tā kā es tev to šeit pastāstu. Ar jums kopā bija Jānis Lākuts, strādājis GPS Pro, tā kā droši nāc ciemos, gaida atkal jauns apskats, pielaiko, piesako un tiekamies jau atkal nākamajos raidījumos. Čau!